Fiksēju reportāžu ar izgaismotu kameru un drēbju kaudzes fonu. Beidzot, saku, normālāk ķert viļņas. Tā diena ir pienākusi. Un tas arī viss, ko es vēlējos laikam pateikt. Ir lielāka motivācija, ir vairāk saprotamas kļūdas. Izskatās, ka tie ir medību sunīši, bet es nezinu, man tas neliekas normāli, ka viņus ved tādā būrīķi, kādi 4. Un par to laiku, kamēr manējais vienkārši sēž man blakus, man tas neliekas normāli. Nē, nu varbūt jau nav tik slikti, galvenais es tiešām ceru, ka viņiem izturās labi vismaz. Tad, kad viņus izlaiž ārā. Nezinu. Viņš vienmēr leco šo muļķi
Cits ir. Man sunīt. Man mīlamīt. Diženi, raženi, tinderojot, daudz baltu pienīgu, viņa domi. Diženi, raženi, dzerot kambuču. Diženi, raženi, dzerot kambuču. Labrīt. Beidzot, man būs laiciņš kaut ko varbūt arī pastāstīt, jo manam draugam sāksies darbs. Un mums jābūt vairāk uz vietas. Ak, Dievs, tas ģīms man izskatās. Mēs esam vienkārši piesuluši un tā, zin tā, nesmuki piesuluši. Ne tā smuki. Kad tu sērfoji to, mēs nosmērājamies ar to cinku, kas tā kā nāk šeit, bet man tā vadās visi acu kaktiņi, visi piesvils un plus mans dermatologs nebūtu ļoti priecīgs, jo es esmu piesilnājis visas savas rētas un man vēl izmetušies ir vasaras rēbumi. Oi, uz to kafiju. Svāk kafiju. Man liekas, tas puļķis bija jābūt uz augšu viņam. Viņam jau... čista. Un šis sāk silpot, un viss jau ir gatavs uzreiz. Štāvus ārtāk. Nu, nebūs nekāds estētiskais YouTubes. Te ir daudz kaudzes un daudz visu kā. Jā. Tā arī es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Es varētu laikam pastāstīt par to, kā es vienkārši jūtos ar visu šo ceļojumu. Protams, no malas var izskatīties. Wow, tu tā kā... Ui, tā arī ir, protams, es neapšaubu, ka tas nenormāli forši. Tas nenormāli forši, kad ar busiņu tik tālu un sērfot un okeāns un Portugāli. Tā ir. Es galīgi to nenoliedzu, taču tam visam nāk arī kaut kādas citas lietas līdzi. Kaut kādas savas iekšējās lietas, kas nāk uz āru. Jo tu dienā esi kopā ar savu partneri tiešām nepārtraukti blakus. Un arī tas, ka es kaut kā Latvijā biju jau iegāpus tajā rudenī, un man liekas, šis bija pirmais gads, kad man tā kā... Es ilgojos, ka tā vasara... Nu, es ilgojos, bet man bija žēl, ka tā vasara iet prom. Bet, es pirmo reizi tiešām sāku izbaudīt, ka atnāk rudens, un sāku saprast, ka es esmu piekusus no tās vasaras, un ka man vajag šo te pārziemošanas momentu, kur es ielienu iekšā savā kūniņā, kur vairāk darbības un vispār pa dienu viss notiek vairāk iekštelpās. Protams, tas tumšais laiks atnes līdzi arī depresiju mazliet, bet tas jūtu, jā, kad es esmu izsmelta tā, un man vajag ieiet apakaļ savā kodoliņā, gribās uzvilkt kaut kādu siltāku džemperi, ja tā kā vairāk prom no cilvēkiem un vairāk laiks padomāt. Kā lai es saku, uzkrāt spēkus nākamajai vasarai, ja tā to var saukt, es pat nezinu, kā to izskaidrot. Bet, jā, un es samierinājos, un es pat biju priecīga. Es pat biju priecīga, ka sākās kaut kāds lietains dienas, un no manīm nokrīt nost viss tas, ko es pats sev uzlikus. Ārā ir foršs laiks, ir kaut kas jādara, kaut kur jāiet, ir jāiet, un ir jādara, un ir jāizbauda. Bet tas laiks nav tik forši, un tu vari vienkārši būt, tu vienkārši sēdēt istabā, piemēram,
klausīties mūziku, iedezināt svecītī, kaut ko pajogot, taisīt no māla kādu krūzīti, uzadīt džemperi, man džempers tas būs gatavs. Jā, nu vot. Tad mēs nonācām šeit, šajā siltajā, skaistajā, saulainajā Portugālē, kur atkal notika kaut kas cits. Es sapratu, ka es vairs negribu uz Latviju, jo Latvijā paliek visas mans problēmas un viss, ar ko es netieku galā šobrīd. Un es jau biju iegājis tajā rudenī, bet tagad atkal es tiku izraut ārā, un šeit ir silts, saulains, cilvēki staigā puspliki apkārt. Nu, ne tā puspliki, ne tas pats, ko es stāstīju par tām, var saģēpties siltāk un iertināties savā kūniņā. Izbauda pludmali un visi tik smaidīgi un tik tādi liekas apmierināti ar dzīves. Nevienīgi cilvēku šeit neesmu redzējis. Un jā, tu vari sērfot, staigāt, skatīties skaistu saulrietu, labi, to arī var rudenī. Tad, kad es tiec izrauc ārā un liekas dzīve labāk vienkārši par to vienu jau, ka ir vasara. Tāpēc es nezinu, cik es gan skaidri runāju, cik skaidri var nonest domu. Bet tagad es atkal vairs nevēlos uz to rudeni. Es dzirdēju, ka Latvijā ir krusa, ir vētra, ir koki gāzušies, mums uz mājiņu ir uzkrits arī koks, kur mēs šobrīd neko nevaram no Portugāles izdarīt, mēs tikai redzam kamerā. Jā. Un tā par to vasaru. Es atkal jūtu, ka es nevēlos to rudeni. Kaut kas manī es drusciņi vēlas, bet man tāda sajūta, ka cilvēks izlaiž pārziemošanu, nu, man tā kā sapnis, ne sapnis, bet saktu man, Dievs, ka forši būtu aizbraukt, nu, tas tipiskais, jā, pārziemot tur Balī. Bet es iedomājos, ja man veseli vispār to var pavilkt. Nu, labi, ja vasara tev visu laiku ir apkārt, tad jau noteikti tu pierod, un tad tu arī spēj tajā visā menedžēt visu to pašu, ko mēs daram rudenī un ziemā. Es nesaku, ka vasarā mums nav nekādu pārdomu, mēs nedodam savu attālpas brīžus, bet jā, man ir grūti nonest to domu, iznest to domu. Un vot, tāds vārds. Un es nonācu pie secinājuma, ka es nezinu, vai es varētu tā pārzīmot, jo es pieredus, ka ir šī gada laiku maiņa. Vasarā tur tik maksimāli centies, nezinu, izbaudīt un mazāk tas iekšējais kaut kāds darbs vai tāda. Bet manuprāt, mēs latvieši piekūstam no tā, jo mums tas periods vasara ir tik maziņš, un mēs tur mēģinām maksimāli daudz tajos 3 mēnešos salikt iekšā. Iespējams, cilvēki, kuriem ir vasara gandrīz visu laiku, nu tur pamainās lietu sezonu, nelietu sezonu, karstāks bišķiņ, netik karsts. Viņi nāk kaut kā tā menedžēt. Un vēlreiz sagriežos par tā jautājumu, ka es nezinu, vai es tā varētu. Tā kā īstenībā izlaist šo te ziemu un rudeni. Kas īstenībā ir nepieciešams. Man jau patīk, man patīk septembris un oktobris un novembris gan man nepatīk. Man arī patīk sniegs. Bet jā, secinājumi nekādi. Dzeršu savu kafiju. Un vēl, protams, ka es esmu ļoti nogurusi vienkārši no tā, ka man nav savas vietas. Vēl mēs šobrīd paliekam vietiņā, kur ir ko nometni. Šeit ir pasains un skaista māja. Un visādas ērtības, internets, tualete, duša. Mēs ar savu busiņu paliekam, guļam mēs busiņā. Taču
Jā, tad tu īsti nevari saprast, vai tu gribi uz mājām, mazliet tāpēc, ka tu gribi vienkārši uz mājām, uz Latviju kā tādu. Vai arī tu vienkārši kaut kādā ziņā varbūt mēs drusciņi gribi uz mājām, jo tur tev viss ir apkārt piedis, tur viss ir tavs, tur ir ētības, tur ir visas tās mantas, tur ir puķis, kuras nes nost. Jā. Wow. Tu izlasi gadu, nelasi uģi tā? Nē, es nezinu, kāds nezinu. Es lieku atpakaļ lapas, man pa daudz es nedrīkst. Nu, biču, lai maidīmies. Šeit ir Artūra, Omis, Semi rots. Vakam. Semi. Vakam, Petri. Viņš parasti raka, bet nu, viņš saka, bet jūs iznācat ārā, man vairs nevajag bedri. There's Chapel. Excuse me. You're a good boy. Welcome, baby. No, what? O, ko šiem tur mās? Skaņas purinās. Nav man tas apmazās kaut. Viņš izsauc tik milzīgs. Viņš izstāst lielāk par tevi.
Izdomāju iziet pastaigāties pirmo reizi. Visu ceļojumu man ir laiciņš. Iziet vienai pastaigā. Nu, labi, nav pirmā reize, kad man ir laiciņš, bet beidzot es to izdaru un savā tempā, savā ātrumā. Ir ļoti karsti. Ļoti karsti. Labrīt. Ir rīts. Es dodos vēl vienu no pēdējām reizi uz okeānu. Braukšanas uz mājām. Jā, šeit arī sāk iztikties pēc rudens. Protams, ne tāda kā Latvijā, tāda kā Portugālē. Mazliet nevēlos tiešām pamest okeānu maliņu. Bet tajā pašā laikā kaut kādā ziņā viņš šķiet šīs te apmaukušās dienas man iedara to, ka nu jā, es varu braukt mājās tagad. Jo vēl pirms pāris dienām man tiešām tā doma par braukšanu mājās likās, nu nē, es negribu tajā rudenī. Un, protams, ar visu saskaties, ko tu tur esi atstājis ar savu dzīvi, kas tev ir mājās. Un problēmām, kas tev ir jāatstāt. Ak, dieniņ. Viņš tā kā vējā negāžās ar to. Dāņu. Dēnišs. Staglip! Hopā! Un visi no interviju vārds vārdā.